tika secināts? Pirmais tika secināts tas, ka mēs esam pilnīgi jauni un nepazīstami šajā pilsētā, un visi ir teikuši, kā tā, mēs par jums nezinām. Tātad pirmais, kas mums ir vajadzīga reklāma. Un pašreiz vislielākie reklāmas tirgus, kur var atrast šos te cilvēkus, kas tevi skatīs, ir pamatā šie te sociālie tīkli, tas ir draugi, Twitters un visi pārējie, kas pēc savas būtības diezgan ir bezmaksas reklāmas. Tad vēl otra ļoti svarīga lieta ir ilgtermiņa stratēģija. Un šī stratēģija ir divos posmos. Viena ir klientu stratēģija, jo to mums ļoti precīzi palīdzēja Aiva, un viņa teica, ka mums jāsaprot, kāds ir jūsu klienti, jo jums ir jāzina, kurien jums iet. Mēs varam iet pie dizaineriem, mēs varam iet pie arhitektiem, mēs varam iet pie ekoloģisko māju ražotājiem, un tas vienkārši ir jāiet un jāklāvē pie durvīm, kas nemaz nav vienkārši. Un otra ir tirgus stratēģija. Šeit atkal ir jāuzdrošinās domāt plašāk, ne tikai par Latvijas tirgu, jo kā mūsu grupā daudz teica, jā, paiet viens neliels laiks, kad Jēkabpilī pie visām mājām būs nosaukumi un nikni suņi un vispārējais, būs visiem dēlīši un viss tā, un mums jāstāsta plašāk un jādomā arī par jauniem produktiem. Nepārtraukti šie produkti ir jārada un jāattīsta. Jo arī grupā tika teikt tas, ka pastāv iespēja, ka kādam tas ļoti patiks, ko mēs darām, viņi nopirks tieši tādu pašu darba galvu un sāk darīt to pašu. Un ko tad darīsim mēs? Ja. Tā, un pati pēdējā, pati svarīgākā lieta, kas mums nemaz nav viegli, tas ir pāriet no algotā darba uz biznesu. Jums abiem pat labi ir algots darbs? Jā. Jā. Es esmu jurists, esmu pasniedzēja, un Girts ir kokastrās tehnikas. Un tas ir, ziniet, šis algotais darbs, kā ļoti daudziem ir tāda, neliela stabilitāte, ka tev mēneša beigās iekritīs kaut kāda summa kontā. Jā, bet tas, kas ir biznes, tas ir tas, cik tu izdarīsi un cik tu būsi veiksmīgs un kā tev būs fortūna un tavas smadzenes tik veiksmīgi strādās. Arī kājas rokas. Un tas ir tas, kas ir jāizdara un kas... mēs savam biznesa inkubātoru vadībai apsolījām konkrētu datumu, kas mēs liksim pie malas visu pārējo un ķersimies pie mūsu idejām. Tālūk, varbūt Aivai vēl kas sakāms. Es gribu teikt, Ašlēs un tā ģimene, kas uzdrošinās sākt biznesu Latvijā. Kas ir ļoti liela vērtība Latvijā tieši ģimenes biznesi. Otrs, ko es gribu apsvērt, tā ir atbildīga ģimene, ko visu ir izveidojuši bez kredītiem. Kas pats svarīgākais, ko mēs arī secinājām, pašlaik biznesi ir hobijs, bet algotais darbs ir pamatdarbs. Tātad tā kā mēs arī vienojāmies, ka mēs tomēr uz biznesu pāriesim kā uz pamatu, bet algots darbs tad paliks kā hobijs. Un pie šīm stratēģijām, ko es gribu teikt, ir ļoti daudz, kas izdarīts šajos 3 mēnešos, un tas nav maz, tā vairs nav tikai ideja. Un es varu teikt, ka 20 gadiem biznesā tā ir ļoti liela uzdrošināšanās, kā man 90. gados, tā šodien šeit Latvijā uzsākt šādu biznesu. Un šeit ir potenciāls, jo bez stratēģijas, kas šeit ir minēts, arī tirgus ir obligāti ārpus tirgus, un ģirtam ir jāsertificē šīs galdas, lai varētu arī kā pārdot kā galdus. Protams, mēs saskārāmies ar to, ka ir sākas tāda aizsardzības likumdošana, nav jau vairs tikai no pašnodarbinātais, un ļoti liels plus ir inkubators. Un, ja jūs sadrošināties, labprāt mēs uzņemsim jūs mūsu mentoringa programmā, kas sāksies martā, kur jums veselu gadu tiks piestiprināts vēl mentors, kas jūs veselu gadu skatīsies pakaļ, kā jūs strādājat, vai jūs izpildat šos, vai jūs nē, jo ir svarīgi arī bez šī visa arī mārketings. Tas ne tikai Jēkabpils, bet arī balvi, gulbeni, un ne tikai niknie suņi, bet varbūt arī vīnogu paplāts un varbūt arī mums siera paplātis Jāņos, jo mēs taču to svinām. Un ir lietas, par ko mēs varētu šos produktus arī pārdot. Un tāpēc es gribēju teikt,
Tiešām paldies, tā ir atbildīga ģimene, potenciāls uzņēmējiem, un jūs Jēkabpils varat lepoties. Tas ir mans.